Kriminālistiskais foto, tas nav joks. 4 metodes, vairāk triku nekā roks. Notikumā panorāma mērogs klāt. Fototabulā stāsts sāk stāstīt tā. Ir 4 metodes, zini to. Orientējošā pārskatā mezgla un detaļu foto. Kārtīgi rāmi, taisni lietas. Tā patiesību vieglāk sāredzēt. Kriminālistiskais foto, mēs to zinām, mēs to varam, mēs to darām. Klik, klik, fokusā ainā, patiesība katrā skaidrā. Kārtība tabulā vienkārši skaidrā. Orientējošā pārskata mezglā un detaļu ainā. Ja ievērosi kārtību šo, būs tev foto tabulā perfekta, jā! Kriminālistiskais foto, mēs to zinām, mēs to varam, mēs to darām. Klik, klik, fokusā ainā, patiesība katrā skaidrā. Atkārtojam, atceramies. Metodēs vairs nesajaucamies. Orientējošā pārskatā mezgla un detaļu tā kā vajag, jā. Paņem kameru vai telefonu, uzliec fokusu, pārbaudi to toni. Panorāma vai mērogs, tā vajag, kad pierādījums foto kļūst skaļš kā gaisma. Kriminālistiskais foto, mēs to zinām, mēs to varam, mēs to darām. Klik, klik, fokusā ainā, patiesība katrā skaidrā. Ir vairāki paņēmieni zināmi. Panorāmas signālitiskie mērog foto. Metriskā un stereo, wow, cik plaši! Krimināla foto, māksla taču skaisti! Galvenie paņēmieni, tie 2, panorāmas un mēru foto dzīvi. Sabildēsim cītīgi mēs, lai pierādījums runā precīzi bez steigas. Aizmirsti, ir 2 veidu panorāma. Līnija veida un apļeida drāma. Tagad zinām, tagad jūtām. Paņēmienus praksē pielietojām. Kriminālistiskais foto, mēs to